vārdus izstāstīšu par pasākumu, kamēr jūs izvēlēties šos naškus. Jo no 95. gada Latvijā pievienojas Eiropas tādai akcijai kā Eiropas kultūras mantojuma dienas. Un bija dažādākas tēmas. Bet šī gada ir tāda īpaša, jo tieši pēc 100 gadiem tika pieņemts likums par kultūras pieminekļu aizsardzību. Tagad viņš modificējās, bet viņš spēkā joprojām. Un, protams, ka viena no svarīgākajiem tādiem objektiem, kam ir papildus, tas ir dievnami, baznīca. Un kāpēc? Tāpēc kā diskriminācija pret nedievnamiem? Pret nedievnamiem. Tāpēc, ka baznīca izsaka to papildus logu, kuru plus, ka tam ir amatnieku veikums, kur mēs parādām, ko mēs protams, tās ir amatnieku strādā, kā arhitekti projektē, plus kaut kādu garīgums, katrā laikā ir svarīgi. Jo cilvēki ar savām saknēm, ar savām tradīcijām, ar savām garamām, jā, un kas ir, teiksim, pauzes aprūpē, tāpēc dievnam manā skatījumā tiešām dievnam ir tāda liela papildus pienesums. Nu jāsaka, ka man kritīti katoļi vienmēr apsvarjām, bet es vakar biju arī cilvēku luterāņu baznīcā, tā bija Aiztraukas luterāņu baznīca, Krīveros, kur arī bija dievkalpots, un viņi atcerējās savu vēsturi. Tad, kur es biju vakarā Lielviktoras baznīcā, nu tā ir maksim liktenis bija, jo žuda visi interjeri. Jā, un tad, kur Arvīds Verze ar saviem autekļiem, kā viņi taisīja diplomdarbu, nu, un radīja ne profils, bet mums daudz skatu, kas ir piemērots šim dievam. Tur bija saglabājies Indālai Kramdala, un tad viņi radīja diplomdarbu Algāri. Jā, kā kanceri ir atversātāji, jā? Jā, viņi teiktu, bet tā arī vajadzēja. Bet pamatā tie ir audzēšanu darbs, tie ir tehnikumā, kas mācās tehnikumā, un faktiski tie ir cilvēki, kas apgūda vārtus vēsturi, vismaz minimāli, teiksim, kuri iepazīstas to vēsturi, un kuri arī rados to darbu. Manuprāt, tas ir tāds ļoti vērtīgs darbs, bet tieši mēs nevis tikai stāstam, bet arī to var redzama rokā. Nu, protams, man kā skatoli ir ļoti, kā es pateicu, sajūsmina Skaistkalnes soļi. Oi, tur tie būtu nevis aplausi, bet ovācija vērti. Jā, jo Skaistkalnes soļi ir atjaunot nevis tādi, kā viņi ir līdz otrā pasaules karā, bet kādi bija līdz pirmajam. Līdz pirmajam pasaules karam, tas ir tiešām brīnums, un pateikšu vēl vienu lietu, ka Mediņš atjaunoja arī Skaistkalnes baznīcas to mazo koka, kas bija celta kā kapela baznīciņa, Kankaru baznīciņa, kas ir atvērta 24 stundas dienā. Un tā ir maza, pusnu perēklītas koka baznīciņa. Un es jums teikšu, es piebraucu vārti vaļā, tur un kristālā lustra. Nu, sveču lustra. Tas ir kaut kas... Nu, vērošu uz kameru šaubām, jā? Es pat domāju, ka viņam nav. Tur nav elektrības. Tur nav elektrības. Kas ar torņiem tika mainīts kaut kas? Nē, viņi tā kā pēc Pirmā pasaules kara, pēc Stātenhāgena, tur bija arhitekti, kas, respektīvi, torņiem ir atjaunotas faktu galerijas. Jā. Jo, pēc gados izveidot, labi, tādas pseudobarokālas mājas, ir autentiskie torņi bija faktu galerijā, kas ir papildus bonus, lai dievnami varētu būt pievilcīgi arī 21. gadsimta ne draugu aktīviziem, bet kuri vēlās redzēt šo te pašu plašo panorāmus uz to dievnamu, kas ir ārpus mūriem. Un šo pastāvu, tas ir to, ka viņš ir izveidojis pastāvu. Un tur ir arī klosteri. Jā, piedāvājums uz kāpta augšā. Un tur ir arī klosteri, kas jau bija norakstīts, kur bija izpēta, tad bija reklēms, un es nezinēju, ka tas varēs teikt.
daudzas citas, es vienmēr, kad tu Daugavpils pusi braucu skatos. Tas man liekas iedvesmojoši. Tā kā tās Eiropas kultūras mantojuma dienas nav tikai pa mākslu, bet tas ir arī par cilvēku, par tā garīgumu. Te ir dažādi objekti, kas diezgan smagā cīņā izvēlēti. Par Ikšķilu vispār nebija neviena varianta, jo visi bija parunāti. Drīzāk cīnījās, kas aprakstīt. Cīnījās par to, lai būtu piedāvāt. Oho! Jā. Tā kā lūk tā. Tātad mēs atvedām arī Eiropas kultūras mantojuma karogu. Faktiski visā Eiropā visi objektiem šie karogi ir izskārti. Un šajās dienās vai arī citās pasākumas dienās, kad ir īpaši, teiksim, atzīmēt šo vietu vai cilvēkiem paziņot, ka tā ir vērtība, mēs bieži vien aizmirstam, lai palakoties ar sevi. Tieši Eiropas kultūras mantojuma tas ir tas, kas pēc dievkalpojuma, kas bija ļoti tāds iedvesmojošs manā skatījumā, varētu arī atnest tās ikdienas rūpes kapīmēs. Jums ir kapīmēs? Jā, kapīmēs. Palākoties ar sevi, jo daudz, kas ir izdarīts, ikdienā mēs bieži vien aizmirstam paši sev pateikt, ka mēs esam maloši, ka tomēr esam daudz darījuši, varbūt kaut kur kļūdījās, varbūt varēja taisīt. Tu vari kapīmēs? Jā, tā ir jums. Man žēl. Man arī. Tā, tad jums tie ir, ja? Es iedrīšu pēc ūdeni. Un, kur tas karogs būs jānovieto tagad? Kur jūs gribat? Tas ir pilnīgi varbūt liek pie baznīcām, viņi atrod vietu kaut kur interjerā, un tas var glabāties Kūrijā, tas var būt teoloģijas fakultātē, teiksim, glabāties, tas ir jūsu brīva izvēle. Es gan neatdodu no Ikšķilas karogu. Nē, labāk, ja viņš ir ārpusē redzams, vai ir cilvēki, kas neienāk iekšā, lai viņiem uzreiz ir priekšstats, ka, te ir kaut kā kultūras veida, kuras dēļ būtu vērts meklēt iespēju apskatīt arī interjeru. Nu ko, tātad vairāk vai mazāk visi ir savējuši kafijas, lai izvēlējušies tēļas. Tā. Un mēs varētu lūgt midot diakoni, lai saka galva lūkšana, un es sākšu tad arī to mazo prezentāciju. Nav atnākuši, bet domās ir ar mums šeit. Un mēs pateicamies par Dievu dāvanām, kuras redzam šeit uz galda, un pateicamies tiem cilvēkiem, kuri ir rūpējušies par mums un sagatavojuši šo visu. Un vislielākais paldies, ka mums ir šeit iespēja būt šeit un piedalīties un jūs būt kopā. Amen. Amen. Labi, tad nekautrējamies, izvēlamies, kas te ir labs. Mums izvēl pakrīt, lai... Tātad izvēlētā tēma, ko piedāvāju, būtu par to, ka mums ir stereotips. Tā pēc pirmajiem 3 kristietības gadsimtiem historiogrāfijā ir vienprātība, ka, labi, pirmajos 3 gadsimtos Romas impērijā kristietība, nebija uzspiesta reliģija, ka 3 gadsimti ir bijuši smagi, bet pēc tam gan, kad Romas imperators Konstantīns Lielais būtu tad uzreiz visiem līdzis kristīties, un kas pateicās kristīties, ka tie visi būtu iemesti vidusjūrā vai Azulu krāferī un kaut ko tam līdzīgi. Un ka šis pats modelis būtu bijis attiecināts uz visu pārējo kristietību. Un tagad, kad mūsu draugi dievtūri ir saņēmuši valsts atzīšanu kā viena no tradicionālajām konfesijām, viņi saka, mēs jau esam tradicionālā, visi pārējās ir tomēr kaut kas līdzīgs latvāņiem vai braslotiņām un bet invazības sugas. Tad uzreiz
mēs sakām, nu redziet, nu tie kristieši ar savu kristīšanu ar uguni un zobenu. Vai vienmēr tas tā ir? Un piedāvāju paskatīties uz kristianizācijas, ja evangelizācijas viduslaiku vēsturi, kā 3 apzināti vai neapzināti, bet 3 modeļu īstenošana. Kā mēs varētu formulēt šos 3 modeļus? Viens ir tas, kas ir tas populārākais tādā virspusējā historiogrāfijā, tā tad arī būtu tā kristīšana ar uguni un zobenu. Tāds modelis patiešām arī pastāv. Un pat tad, ja mēs mēģinām skatīties uz baznīcas vēsturi no tādām apoloģētiskām pozīcijām, sakot, nav jau tik traki, kā jūs sakat, mums vienalga ir jāatzīst precedenti, un mēs viņus meklēsim. Otrais modelis ir valdnieka konversija. Vai tas atšķirās no kristīšanas ar uguni un zobenu? Jā. Jo atbilstoši mentalitātei, valdnieka grība, viņa pavalstniekiem ir svēta. Un tas attiecās kā uz kristīgajām, tā arī uz pagāniskajām valstīm. Imperators Konstantīns Lielais, viņš jau tomēr ir lielā mērā formējies pagāniskajā mentalitātē. Un tad, kad viņš sāka privileģēt kristietību, viņš saskatīja, ka tas ir tikai viens no instrumentiem valsts labklājības veicināšanai. Tas kristiešu dievs ir tas ļoti efektīvs. Un tāda pati mentalitāte ir, piemēram, franku kristīšanai. Atceries slavenā karaļa Hlodviga lūkšana pirms kaujas ar alemāņiem. Tātad franki ir ienākuši Romas impērijā, franki tur notargadējās Rainas leiteces, ieņēmuši pašreizējās Francijas ziemeļus, Beļģijas dienvidus romiešu Gaulijā. Bet šim franku karalim viņiem ir trāpījusies aktu laime vai arī aktu nelaime. Kristieši jau burgundīs princeses Klaudija. Tagad izšķiruši kauja un karalis, franku karalis lūkšanā saka, ej, tur tas kristiešu dievs Jēzus, ko mana sieva sauc par Dieva dēlu. Zini, ja šī kaujā es uzvarēšu, es tev ticēšu un kristiešos. Kā jūs domājat, viņš uzvarēja vai zaudēja? Citādi jau kristiešu kronists, franku kronists, tev nebūtu pierakstīt, bet viņš ir arī pierakstījis šo zīmīgo lūkšanu. Un tas ir viduslaiku vēsturē samērā raksturīgs. Un tā ir, bet tas, ka viņam paklausa, viņa parotie pavalsnieki, tas joprojām notiek pēc pagāniskās mentalitātes. Ka, mūsu valdnieks ir atzinis, ka šis ir spēcīgākais no visiem dieviem, un tād mēs jau arī. Vai šāda pagāniskā mentalitāte reizē nepastāv arī mūsu ultrademokrātiskajā sabiedrībā? Ja tu uzdrošinies iet tā teikt pret straumi, rēķinies karjeras iespējas būs ierobežotas. Tātad viens, kristīšana un zobens, kristīšana ar valdnieka konversiju un padotajiem atskaitot atsevišķus disidentus tā laika, kuri dod priekšro labāk emigrēt nekā pievienoties. Atcīšana. Citādāk jūs tur jāsnaiks tā visi garšīgi un jūs tā kā zinīja pirmā kursa studentiši, kuram būtu visi jāpieraksta. Un trešais modelis ir tas, ko es mēdzu, bet tad būs jāsniegstās tā, lai jūsu roķi būtu ekrānā. Tāda Karlsona roķi, kas ik pa brīdī parādās. Tā trešais modelis ir vissimpātiskākais 20. 21. gadsimta historiogrāfam, bet tāpēc arī mums aproģīti kā visizdevīgākais, ko mums vajadzētu popularizēt, un es nesaprotu, kāpēc mani kolēģi baznīcas vēsturē tik rādi par to stāsta. Tā
tautas nobalsošana, tautas vienprātīgā izvēle, altings vai kaut kāda cita parlamentārā sistēma, kur tā laika ģimeņu galvas saka, jā, šī reliģija tik tiešām atbilst mūsu dziļākajām dvēseles ilgām. Protams, kristieši vienmēr saka, ka mūsu reliģija ir visu pārējo pasaules reliģiju ilgu piepildījums. Tas atbilst Otrā Vatikāna koncila dokumentām Nostra Aetate, kurā ir uzsvērts, ka mēs saskatām visu pozitīvo, visas tās vērtības, kas ir senajās reliģijās, un mūsu teologi, piemēram, svētīgas piemiņas pāvests Ratzingers, viņš savā laikā runāja par to, vai mēs nevarētu pie atklāsmes reliģijā pieskaitīt kaut vai to pašu zoroastrismu. Ne tikai islāms, judaisms un kristietība, trīs atklāsmes, bet mēģināt saskatīt, kas ir plašāk. Un šeit Latvijas konkrētajā kontekstā ar tiem mūsu brāļiem dievturiem, kāpēc mums konfrontēt. Ja ir kāda iespēja raisīt dialogu un teikt, tās tautas dziesmās minētais ideāls gadījumā, vai tas patiesībā nav drīzāk mūsu kristīgās garīgās dziesmas un piedieviņa gari galdi, ikšķils garie galdi, kādi mūsu mīļās dāmas ir sarūpējušas, bet es lūdzu, es pareklamēšu pie reizes. Vakar vadīja ekskursiju pa Lībiešu krasta baznīcā, un šis ir Stuitas klandarauši, bet šie ir Lībiešu klandarauši. Tātad palaižie kliņķē, tāds īpašs, un Lībieši mēs mēdzam uzskatīt, tad viss negantākie kristietības pretinieki, vai tas tā ir. Un šito teikt, svaigs nagatīšanos un šūnām, palaižie arī šito. Bet sēļi taču nebija tādi kristietības pretinieki. Par sīriem, jā, un 1208. gads bīskapā Alberta ekspedīcija ieņem Sēlpili, jo viņiem tiek pārmests, ka viņi ir bijuši tāds tilts lietuviešu sirotājiem. Un tad, kad no vienā krastā Iersikas valsts ir iekļauta bīskapā Alberta organizētajā kristiešu zemē, tad arī Sēlijā tiek izveidota sava bīskapija, un visticamāk, ka Sēļi, tāpat kā Sēļie Leti, jevi Ledgari, ir bijuši visapmierinātākie kristietību, nav vairs vēsturē īpaši daudz pieminēti par sacelšanās reizēm un tam līdzīgi. Labi, tātad tie trīs modeļi. Trīs modeļi. Pirmais ir Kristīna Ruguna Zobera, otrais ir Valdnieku konversija un demokrātiski. Kādu modeli, ar kuru modeli, cienījumā redaktora Iglīda, ar kādu mums vajadzētu sākt apskatīt? Darīsim otrādā. Demokrātisko, nevis dievkalpojumos parasti sāk ar ko? Priesteris Pāvils saka, un tagad visi atzīstamies savos grēkos, vai Jānis Pāvils uz 2000. gada jubileju, ka viņš tur Pēteru baznīcu aizrunājis sveic, un tagad par visiem pārkāpumiem pret sievietēm, pārkāpumiem pret pedofiliem, pārkāpumiem pret. Es domāju, vienmēr mēs sākam ar to mana vaina, un vislielākā vaina. Un iedzanam stereotipu. Jā, jo pēc tam jau, kad mēs esam tik daudz sev vainojuši, pēc tam līdzam te dēluma dziedāšanai jau ir aizmirsies. Tad Iglīte saka, labi. Tātad, vai ir piemēri par šo demokrātisko modeli? Tad, kā jūs raksturotu skandināvu disidentu kristīšanu? Kas ir skandināvu disidenti? Es te patiesi ļoti atvainojos, kā viņi man ir nobružāti. Es te patēru savu iemīļoto rokas grāmatiņu, Pasaules vēstures atlants, tāds kabats formāts, bet labāku nav iespējams atrast pār kuru uzskatāmā veidā kontekstualizēta pār ģeogrāfijas kartēm,
šī te visa mūsu viduslaika vēsture. Un šeit 131. lapas pusē ir normāņu ekspansija. Tātad normāņi, skandināvi, kas apdzīvo Skandināvijas pussalu un Jutlandes pussalu. Pirmā viņa ekspansija, ko parasti aizmirst pieminēt, ir 450. gadi. Juti 449. gadā dibina pirmo karaļu valsti Kentā. Tas ir angļu sakšu Juti iekaro Angliju. Angļi tie, kas iekaro Angliju, viņi ierodās ķeltu, romanizēto ķeltu apdzīvotajā Britānijā. Un tas ir pirmais ekspansijas piemērs, kad skandināvi Juti no Jutlandes dodās pāri Ziemeļu jūrai, ja Vācu jūrai, kur uz Angliju. Pēc tam viņi dodās, paskatieties kartēs, kas var parlaist riņķiem, pēc tam viņi dodās no savu vārnieku apzīmējumu uz seno Krievu zemi. Un ja mēs palasām, labi, tas ir cits jautājums, cik vēsturiski, dokumentāli ir Nestora kronika un tam līdzīgi, bet ir stāsts par to, ka šie vārnieki ir sākuši valdīt un līdz savam Ivanam Bārgajam, tā ir normāņi, Rūrikiešu dinastija, dzīvāt Bārgā dēlam Fjodoram, precīzāk, tāda Vikingu dinastija, un šajā kronikā ir teikts Земля у нас широкая, а порядок-то нет. Давайте приезжайте и царствуйте над нами. Ir tāda interesanta frāze, un tāda daļa no normāļiem dodās uz austrumiem, uz Skandināviem ar vārnieku apzīmējumu un valda Krievzemē, respektīvi līdz 16. gadsimtam. Un kas notiek tāda pašā Skandināvijā? Droši vien skatieties, man viņa mazliet krīt uz nerviem, tik gari vilkta, bet ir tāds seriāls Vikingi. Un viņi Latvijas televīzijā rāda pēc publikas pieprasījuma. Kā to pieprasīt? Tā pašā Skandināvijā, es atvainojos, viņi tā jūkārā, redzat, to zinē, ka daudz lietot. Jā. Tādies kārtēs. Tad pašā Skandināvijā, kad ir milzīga ekspansija tālāk, pašā Skandināvijā notiek centralizācija. Veidojās pirmās karaļvalstis, aizmeņi pašreizējai Dānijai, aizmeņi pašreizējai Zviedrijai, aizmeņi pašreizējai Norvēģijai. Un kas savukārt būtu tie, un, protams, organizētas šīs ekspedīcijas sākotnēji laupīšanas sipojuma gargājieni, vispirms tāda Anglijas iekarošana, tas ir 5. gadsimts, bet pēc tam sistemātiski gargājieni no kāda lielā valdīšanas laika beigām, no 8. gadsimta beigām ir 9. gadsimtā jau tie ziedu laiki, līdz izveidos, piemēram, arī pastāvīgas bāzes, kā piemēram Normandijas kartuģis. Tātad tās ir ekspedīcijas, sākumā sirojumi, pēc tam apmešanās pārējā Eiropā pie visur, kur ar floti var nonākt. Bet ko dara tie, kas savukārt iebilst pret centralizāciju? Tā ir Īslandes kristianizācija, visatvainojas, tā ir Īslandes kolonizācija. Īslanda būs tas piemērs, kas pozitīvais, ko redaktori lūdzu tātad nosaka. Tātad uz Īslandi dodās tie, kas nevēlas pieņemt centralizētu viena karaļa varu, izbeigt tātad to, ko mēs Baltijā saucām maztautu, savstarpēji primitīvos simbojus, kad būtu nostiprinājusies viena centralizēta vara. Lietuva paguva sagaidīto brīdi, kāds ar daudz un dažādām maztautām izveidojas viena centralizēta, bet pagāru lielvalsts, vispirms Mindaugu karaļu valsts, īstais eksperiments ar kristietību, bet pēc tam Ģedimīna un Oļģerta lielvalsts, kas tiepās no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai, atskaitot Krīmu. Bet vispārējais tātad viņu lietuviešu ietkarots. Skandināvijā šis process notiek ātrāk, bet neapvienātīgi tie, kas emigrē pāri jūrai uz Īslandi 860. gadi, vai viņi ir kādi, tā teikt, taisnības un brīvības un demokrātijas varoņi,
Diezi vai. Tie, kas skatījās to seriālu Vikingi, atcerieties, tad pirmo reizi ir uzbrukuši Anglijas piekrastē, tad runa būtu par 9. gadsimtu. Viņi saka, tie ir tādi kā zīdaini. Viņus mēs apkaujam, un viņi reiz nepretojās. Tas bija stāsts par Lindisfārnu skolu, par konvertorē. Un Īslandē viņi atklāja priekšā tādus zīdainus, kā Vikingi, seriālā tiek pašām zīmēm. Respektīvi, Īro-Skotu, jeb Gēlu kronikās ir stāsts, ka šīs ziemeļu salas pirmie bija kolonizējuši Īro-Skotu kristiešu ķeltu mūki vientuļnieki, jeb erņi. Tas ir papas, kā viņi grieķu vārdu apzīmē. Gan Sviebrīgu salās, Šetlandes salās, gan Īslandē, un, protams, tiem, kam patīk sensacionālā vēsture. Viņi saka, ka pirmie, kas atraduši Ziemeļameriku, būtu bijuši šie nevis vikingi, bet Īro-Skotu mūki, kuri saka, ļausimies Dieva vadībai un par straumi sasnieguši otro Atlantijas okeāna krastu. Tātad Īslandē viņi iznīcina šīs Īro-Skotu akmenes un kļūst par Īslandes iedzīvotājiem. Un no turienes, tā saucamais Ēriks Rudais, sasniedz Grenlandi. Bet tā kā Grenlandai nav ļoti vajadzīgais koks, tad ir viņiem milzīgs gandarījums, ka viņi atklāja Vīnlandu un saka, un tur ir tik daudz koku materiālu būvēsim, kas ir Vīnlande? Nē, domāju, tātad no Norvēģijas tālāk uz rietumiem ir Īslande, no Īslandes tālāk uz rietumiem ir Grenlande, un kas tālāk uz rietumiem ir? Tieši tā, Kanāda, Ziemeļamerikas, Kanādas Labradoras piekraste, kas tiek nosaukt par Vīnlandi. Un tad, protams, interesanti, ja kāds grib domāt par savu kādu promocijas darbu, padomājiet, pētījumi vai kontakti ar Ziemeļameriku, vai viņi tiešām pazūd kaut kādā 11. un 12. gadsimtā, vai viņi nevar būt tomēr novēlkami līdz 15. gadsimtā. 15. gadsimts ir pēdējā ziņas par kristiešu izskatību Grenlandē, bet vai tas nozīmē, ka uzreiz arī tas jūras ceļš būtu uzreiz aizcelts? Bet tā nav šodien mūsu pēdējā. Bet paskatieties, tātad paiet pusotras gadsimts. Un tad šie, kas bija protestējuši un emigrējuši no savas dzimtās zemes, nebija piedalījušies tātad centralizētajos sirvojumos uz Eiropas dienvidiem, bet izveidojuši tātad savas neatkarīgas, kā mēs šodien teikt, demokrātiskas valstis vai valstiskos veidojumus vai apmetnes Īslandē un Grenlandē un Vīnlandē. Pēc pusotra gadsimta tad Īslande un Grenlanda svinēja savas kristianizācijas 1000 gadu 2000. gadā. Un kā ir notikusi šī kristīšanās? Altinga. Tiem, kas ir Altings vai to, ko mēs šodien sauc par parlamentu vai saimi, viņi nobalso. Tad, kad ir diskusija, tad tieši šis slavens persona Īslandes vēsturē pats būdams tāda sen skandināvu reliģijas priestējs un raksta viņš veselu nakti un veselu dienu meditēja zem zvērādām un izšķīrās par labu kristietībai. Protams, mēs varētu teikt, ka viņš izšķīrās par labu kristietībai. Normāli. Nē, tie ir skandināvi. Tie ir sen Norvēģi, jo islāmiešu valoda. Viņi pārcēlās, viņi pameta Norvēģiju, šie skandināvi, kurus mēs saucam arī par normāņiem, vai varņaviem, vai vikingiem, kā patīk, bet tad skandināvu sirvotāji, un islāmiešu valoda tiek uzskatīta par sen Norvēģu valodas pabeigtu, jo izceļojas, ka viņi saglabā tās senākās formas, kas atšķirot no šodienas Norvēģu, kā Bokmāla un Nīņos. Īslande un Grenlande, viņi ir viens jūras ceļš. Un mēs šodien sakām,
Melnkalne milzīga, bet vēl milzīgi mazāk par iedzīvotāju. Vismazāk brīvi apdzīvotā teritorija pasaulē, un arī toreiz tā bija. Bet viņi bija tātad pirms tā saucamā mazā ledus laikmetā. Viņi bija pietiekoši pievilcīga, jo arī, piemēram, tās islandiešu kronikas raksta, tad, kad ierādās Islandē, viņi atrada, ka viss ar mežiem apaugus. Šodien Islanda saka, viņiem tur koks ir uzaudzēt, tas ir apmēram kā mums te banānu koks botāniskajā dārzā. Bet, vai es atvainojos, viņi tiešām jūk ārā, bet tas nav tas galvenākais, kas var nopirkt ar grāmatu. Tātad, tie bija 1000. gads, tā ir brīvprātīga izvēle. Kaut arī mēs šodien sakām, varbūt tas pagānu priesteris teica, jāinovērš asins izliešana, jo, piemēram, asins izliešana bija, kad Fēru salās, kas pirms ieradās ar priekšlikumu viņiem kristietību. Tād, kad tas tika noraidīts, Fēru salas ziemeļdaļas, svētējais seņors, viņš uzsāk militāru kampaņu pret saviem kaimiņiem, tad viņa paša mājās ielaužās, tad viņš ir spiests beigt Fēru salās uz Dienvidu salu, pārpeldēs tur no vienas salības uz otru, un tad tur viņi noķer, nosit un lakojās ar viņu slavilo gradzenu. Jā, un kad islāmieši nebūtu gribējuši, kad atkārtotos šāds Fēru salu precedents, un ka labāk pieņemsim tādu brīvprātīgu šo reliģiju, lai nesāktos mūsu vidū asiņains konflikts. Bet tā ir viena no interpretācijām. Kas var pierādīt, kā šis pagānu priesteris dienu un nakti meditējoši zem šiem zvērādiem, kamēr notiek ar visu tautas sapulci, jeb autīgs tā laika, ka viņš nav saņems, ka nav gaismumi. Kur viņi, kas viņiem to vēst atnesa tīri no saturiski? Kontakti ar dzimto Norvēģiju. Jo Norvēģijā mums nav viena precīza gadskaitļa, kad viņu dzimtene, vai ne, Norvēģija, kad tieši mēs varētu svinēt viņu kristietības gadskāpu. Līvzemē, šeit Latvijā mēs vienam 1186. gads, mēģināt iesveidīšanu, tad mēs ik pa 100 gadiem, vai 50 vai 25 gadiem, svinām tādu Līvzemes kristīšanas gadskāpu. Norvēģijā tas process ir bijis pakāpenisks pašā Norvēģijā, un tas piederēja pati Norvēģija, un piederējuši pie tā otrā modeļa – valdnieku grība. Valdnieki pakāpeniski tiek iepazīstināti ar kristietību, kā atkal tādiem slavenajā seriālā, tiek atvesti gūstekņi, anglosakšu gūstekņi, bieži vien anglosakšu mūki, atvesti no sirojumiem Anglijas, pēc tam arī Īrijas piekrastē. Un, iepazīstoties ar šo jauno reliģiju, liekas atsevišķām personām simpātiskāk, tad varbūt atsevišķi, tad valdnieku ķildu laikā, dinastisko mantojumu dalīšanas laikā ir kāds emigrējis uz Angliju, kur dzīvojošie skandināki, tad izvēlās bieži vien savu padoto, ietkarot savu pakļauto reliģiju, kā tomēr progresīvāk. Un tad daži valdnieki sāk, atgriežoties Norvēģijas kronī, piemēram, viens no viņiem tikai iznīcina tempļus. Nākošais atjauno tempļus pagānu. Aiznākošais ne tikai atjauno, bet uzsāk kristīšanas procesu. Un tad ir vairāk savstarpēji konflikti. Norvēģijas gadījums ir interesants. Līdzi kā saucamais Olafs Svētais. Mums šeit viņš ir interesantā kārtā populārāks par Zviedru, kas man būtu ģeogrāfiski tuvāks, bet populārāks par Zviedru svēto karalu Ēriku. Upsals, kur es domāju, ir Ērika relikvijas. Bet Latvijā, neteiksim Latvijā, bet mūsu Roņas salā, mūsu Rīgas vēstures muzejā ir tās slavenās svētā Olava statujas no Roņas salas kapelā. Jā. Un tāda viduslaiku Roņas salas kapelās, kas piederēja pie Kurzemes Ārlavas draudzes, Ārlavas plebāns apkalpoja Roņas salu, jā, tur bija svētā Olava kapelas. Augstākais tornis Baltijā, augstākais par Pētera tornis, augstākais Pukulis. Bet augstākais par Pētera torni Mūrērtas Smaieli, kas mums vēl ir augstāka Baltijā,
Svētā Olava baznīca, kur? Kur? Tallinas Olavistē. Svētā Olavistē. Tas ir Olava baznīca. Interesanti, ka tas Norvēģu karalis Olavs ir mums, tas atkal būtu viens interesants pētījums, kam ir domas, ko tad studēt. Kāpēc Svētā Olava kults pie mums ir populārāks nekā Zviedru svētā karaļa Ērikas vai Dāņu karaļa, jo šīs trīs valsts kultas piemērs, kur valdnieku konversija, un tad tas viens no, kas ir vislielāko ieguldījumu kristianizācijā devis, tad tas tiek izvirzīts par tādu atskaites punktu. Svētais Olavs, bet viškarotājs, īpaši ar saviem politiskajiem un arī reliģiskiem pretiniekiem. Un arī pēc nāves svētajam Olavam nepaveicās. Pēc nāves, tad, kad tajā brīdī Norvēģija un Dānija bija personāla unijā, reformācija 16. gadsimta otrajā pusē, tad Dāņiem bija svarīgi Trondheimā, slavenajā Nidaros domā, iznīcināt Olava kultu, jo tas pārāk veicināja Norvēģu nacionālo pašapziņu. Viņš tiek aizvākts. Svētā Olava relikvijas arī aizvāktas, taisa pārāk daudz brīnumu. Un tad Svētā Olava relikvijas tika mērķiecīgi iznīcināts, tā kā mēs šodien Nidaros domā pilnu Olava relikvijas šķiršanu neatradīsim. Bet Zviedriem nebija šāda te svētbilšu svētku čurkanā, Zviedru luterāņu baznīcā. 1550. gadi, kad ir. Jā, bet, labi, nesāksim neattīstīt šo tēmu, bet Skandināvijas reformācijās viņi uzskata, ka tā ir organiska līdzinējās pirms reformācijas Zviedrijas un Norvēģijas un Dānijas, attiecīgi Lundas, Trondheimas un Upsalas metropolijas bīskapu izvēle, kā sludināt, nemainot kultu. Jo Skandināvijas luterāņu baznīca atšķirās no Ziemeļvācijas un tā prūšu modeli, kas pie mums Latvijā ienāk 18. gadsimtu, un no kur arkibīskaps Varnaks centīsimies atteikties, atgriežoties pie tās oriģinālās luteriskās episkopālās tradīcijas. Viņi saglabāja šo tradicionālo kultu un Zviedrijas gadījumā arī relikvijas. Labi, tātad, atgriežoties pie pasākuma vadītājas Ingrīdas priekšlikumu, mēs esam nosaukuši Īslandu, nobalsošu. Ģimeņu galvas nobalso, un identiskā Īslandē tas pats ir noticis Grenlandē. Mēs varam lepoties ar to, ka kristietība nav uzspiesta ar uguni un zobenu, un nav arī uzspiesta, pateicoties valdniekam, bet tas ir bijis viens no piedāvājumiem, par kuru ir brīvprātīgi izvēlējušies un par kuru ieteicis balsot arī līdzinējais pagātnes priesteris. Vai mums ir vēl kāds piemērs? Jā, tieši tā jautāju. Vai ir vēl kāds? Jā, gribam. Tagad paskatīsimies uz Britu sāku. Kā mēs definētu chronoloģiski pirmāko īriju? Jo anglosakši vairākus gadsimtus iekarojot romanizēto ķeltu Britānijas dienvidus, tas bija kristīgi, bet anglosakši tad atspiež šos romanizētos un kristianizētos ķeltus uz neauglīgiem rietumiem. Tad rodās tās leģendas par kādu Artūru un Burvi Merlinu, kas patiesībā savu sekoju, tas ir kā bīskapu mitra, kas ir pārvērta, tā teikt, mūsu mitologizētajā, ilgās pēc mitologizētas pasaules par Burvi Merlinu cepuri. Bet tieši no šiem romanizētajiem ķeltiem Velsā, Kornvelsā, Kornvolā, patīk karalīdz kā mums tīkums, Kornvolis, viņš ir tā kā cugiem. Tā no turienes nāk Patriks. Svētais Patriks. Viņš ir šo britu katoļu diakona dēls un britu katoļu priesteri mazdēls. Tā ir Romas tanie brīdī tālu un ar savu disciplināro tradīciju mazdēls, un kā viņš kļūst par īrijas apostuli. Kas zina to stāstu par Svēto Patriku? Es zinu,
Tas ir tas galvenais stāsts par ābolu lapiņām. Par to, kā viņš skaidro īriem šo te trīsvienību. Tas ir viņa veids, kad īri saka, kā tad tur ir? Šitai ir viens ķekars vai trīs ķekari? Viens ķekars, bet jūs teiksiet, trīs kārtiņos uz kā uzķerta. Bet nē, kāda viņš ar to īri iepazīstās? Viņš no Romas dodās? Romā pēc tam pilnvaros, kad viņš ir atgriezies no pirmās uzturēšanās Īrijā. Romiņu pilnvaros atgriezties Īrijā, ka viņš ir saņēmis formāciju tur tajā Bretaņā. Bet kā viņš pirmoreiz nonāca? What? Pilnīgi pareizi! Redziet, doktors grāta žurnālistikā kaut ko tomēr cilvēkiem radoši domāt. Noraudīt. Viņš ir kā pusaudzis īru, pirātu, nolaupīts, kalpojas kā vergs. Un mums ir atkal stereotips, Stonehenge, svētie druīdi, cik viņi brīnišķīgi un tā tālāk. Viņš ir nolaupīts un kalpo pie druīdu, tāda sen ķeltu pagānu priestera, kā vergs, kā aitu gans un ļoti skarbi dzīves apstākļus. Viņš tieši stāsta to, tādā Patrika autobiogrāfijā, ka tas ir bijis viņa atgriešanās. Viņš bija nomināls priesteris, kā jau priesteri mazāk, iekol daudz, bet atgriešanās un intensīva garīgā dzīve ir tieši tad, kad viņš ir druīda vergs, tādīs miglainajos, augstajos Īrijas laukos, ganot viņa aitas. Un tad viņš tā garīgā dzīve kļūst tik intensīva, ka viņš saņem pamudinājumu. Tagad tu vari beigt. Un tad viņš tur nonāk krastā. Un nekšajā garīgā balss viņam saka, ka viņš to kuģi, ar to aizgrēkst. Viņš ierodās uz kuģi, viņu neņem pretī. Viņš atgriežās atpakaļ, sāk lūkties, un tad viņi māja no šī kuģi. Nāc! Un tad viņš atgriežās mājās, bet viņš ir sagatavots kā Īrijas misionārs. Viņš pazīst valodu, pazīst tradīcijas, būdams bijis vergs. Un tagad viņš mērķiecīgi grib atgriezties un tiem, kas viņu pavērdzinājuši, atriepties, viņus iepazīstinot ar Kristu. Tad viņa izlācīja informācija, viņš atgriežās Īrijā, protams, historiogrāfijā mums ir stāsts ar Pavlāvi. Romas pāvestas Leona lielā sūtīta misionāri, kas varētu būt darbojies Dienvidīrijā, bet viņš nav Īrijas tradicionālajā historiogrāfijā īpaši pazīstams. Tas ir svētais Patriks, kurš ierodās ar grupu mācekļu. Pirmais, pie kā viņš grib doties, ir tas viņa bijušais vērturis, kuram viņš grib tagad samaksāt to naudu, par to viņš grib par to, ka viņš ir no viņa aizbēdis. Un ja mēs sakām, ka Īrijā nav upuri, tad upuris gan, jo šis druīdu priesteris ir pats pielicis uguni pats savam namam un ļāvies sadedzināt, jo viņa lepnums viņam nav ļāvis pieņemt tagad šo svaigus, tikko. Tā bija tikai. Pieļaut, ka viņa bijušais vergs ir viņa pārspējis. Un otrs upuris ir tā Svētā Patrika biogrāfijā stāsts, ka tagad ir visu īru kārāju tikšanās tārā vai mistiskajā vietā, kur pulcējās reiz gadā visi īri tagad ir viņa galvenā kārāja, un ka tur atbilstot druīdu rituālā nav atļauts iededzināt uguni, kamēr tas nebūs kārāja nometnē iededzināt.
Bet tā kā lieldienu nakts Patriks ir iededzis lieldienu uguni un paskāla. Un tagad druīdi priesteris saka priesterim, nodzēs to. Jo citādāk, ja tu nenodzēsīs tagad, šis uguns ir jāteiks uz visiem laikiem. Galvās tad viss savs Patrik, un ir tas stāsts, ka tagad ir sacensības. Druīdi priesteri rāda, ko viņi vārda. Tādi ir šie te mistiskie fenomeni. Druīdi priesteri saka lidot. Tas ir labi vai slikti? Tas ir labi. Jo tas apzīmē kāda kanonizācija. Ja tev ir mistiskie fenomeni, šodien, skatoju baznīcā, tas ir liels šķērslis. Tēvs pieaug, kur mēs zinām? Ir tā historiografija par svēto tēvu pieaug no Petraučinas, ka viņam bilogācijas spējas un šitādas un visādas spējas. Un tieši tāpēc Romas kurijā bija tas stāsts par to, ka viņa kanonizācija, beatifikācija un kanonizācija ievēlkas, to mūsu kurijas ierēģi saka, tās ir psihotehnikas, tur jau nav obligāti jābūt svētiem darām. Un tad mūsu vecais Vojtīla, kā iepriekš mums es pārliecinājos, ka viņš tur to manu, kā jauns priesteris rakstīja viņam vēstuli, viņš palīdzēja konkrētā gadījumā. Labi, druīdi priesteris līdz. Mēs sakām, ja tas būtu kristietis, es arī tā tagad šaubīgi teiktu, tikai kā psihotehnika. Bet Patriks nelido. Bet Patriks nelido. Tad kurš uzvarēja sacensībās? Uzvarēja Patriks. Tad Patriks ir salīdz lūkšanā. Un pēkšņi druīdi priesteris bāz ir zemes un beigas un pagalmā. Pēc šodienas, tā kā Diana saka, pēc šodienas kritērijam mēs teiktu, tu svētkaunieks. Bet, tāda īrijā, es varētu teikt, asins izliešana ir bijusi, divi druīdi priesteri, brīvprātīgi devušies, ziedojušies. Labi, bet tātad tā ir atkal īru tautas izvēle. Labi, varbūt tur nebija pilnīgi visi īrijas iedzīvotāji sapulcināti vienā kalnā, bet, teiksim, īru tautas reprezentantu izvēle. Tā ir brīvprātīgi kristieši. Kā jūs patīk Īslanda, Grenlande, Īrija? Visas kontinenta malas, jā. Ja jums vajag vēl kādu, tāda ir angosakšiem. Tā angosakšiem ir skaists stāsts par Northumbri. Tās ir aprakstīts Bēdes, svētais Bēdē. Daži tagad šodien ir iesākuši lietot apzīmējumu bīds, pašreizējais angļu izrunas. Un es vienmēr iebilstu par šo jauno svētā Bēdas gudināmā vārda transkripciju, sakot, ka tas izalīkās kā latgalīšu valodā, šitas ir liels bīds, es arī izavīdu vīdēklis. Tāpēc lietosim to latiņu formu svētais Bēda, nevis angļu bīds. Bēda raksta par 7, ja mēs pašķiram šeit atpakaļ par anglosakšu karalistēm. Vieglāk šitā palaist rītē. Lūdzu. Nevis visu grāmatu neņemt. Tātad anglosakšu karalivalstu kristinizācija, tas saistīts ar Svēto Gregoriju, Romas pāvests no 590. līdz 604. gadam. Un Gregors Lielais, tad Romas vergu tirgu, Romas fórumā, kas šeit ir tāda nepazīstama? Un tur tas stāsts, ka tur valdnieks ir, ka viņš sauc par Angliju, viņš saka, kādi Angļi? Angļi, nunciāre, dikuntu, tad laiku viņš sauc par Angļiem un tā tālāk. Viņš tur ir tāda misionārs, un kādu tā misija vairāk pusgadsimtu ilgst, no dienvidiem tāda no Kentas, tur Suseksas, Veseksas augšā līdz Northumbrijai, bet atstās šo epizodu. Tā ir aizkustinoša epizode, ka tagad, ieradušies misionāri stāsta
visi klausās, un šajā gadījumā tā nav kāda tāda centralizēta monarhija, kur karalis pasaka punkts, un tā būs, un šajā gadījumā tā ir visa kara draudze un cilšu vecākiem. Tad viņi noklausījušies, bet viņi jau, protams, jau kaut kāds gadu desmitus jau pazīst, kas noticis pārējās, tādīs anglosaku karaļu valstīs. Un tad viens no viņa padomniekiem saka, apkārt. Jūs arī stādamies priekšā, tu sēdi pie ugunskura, pie pavāra savā, kāda bija tā pils, tāda gan kā mūsu Dūmistava, apmēram. Un pa vienu tātad jumta koras doma atvēra tavā pilī, ielido mazs zvirpulēns. Brīdi pasildās pie tavas uguns siltumā, un tad par otru dūmu koras lūk izlido ārā, sniegā, tumsā, sniegputenī. Un tad ar karali, vai mūsu dzīve šeit nav tāda pati. Mēs brīdi pasildāmies, un mēs nezinām, no kurienes mēs esam šeit, uz kurien mēs domājam. Un ja reiz šeit ir šie vīri, kuri mums var kaut ko vairāk pateikt par to, uz kurien mēs domājam, tad būtu prātīgi viņus uzklausīt. Un tas ir tātad Svētā Pētera historija Anglija, pierakstītās epizodes pār atsevišķu anglosaku karaļu valstī. Protams, tur ir bez savu galā, tad Nikrā kaimiņu valsts vēršās, tā, jūs tur esat kristījušies, mēs tev pret jums vērsīsimies, un tad tur ir svētī Edvīni un kaudzēm svēto, kas nāk tieši no anglosaku cilšu kristalizēšanas. Un tad tur tā interesantā epizode Pāvela Grigora lielā inkulturācijas ieteikumu. Viņš saka saviem misionāriem šodien Anglijā, un ja jūs redzat, ka anglosakiem ir svētvieta, ja parastā metode ir ierodies svētvietā un ar cirvīti pa labu, pa kreisi un klāt, Grigora lielā saka, nē, ienes šajā svētvietā mūsu svēto tēvu. Un ja šajā svētvietā ir tradicionālie svētki, vai tev būtu paskaties baznīcas kalendārā, kāds svētais ir mūsu kristīšu kalendārā, un turpina svētkus. Un ja viņi ir pieraduši atvest vēršu un upurēt, sarīkotās uz maz ķirmeses, atlaidu Dievu. Lūdzu. Tātad, lai tas nebūtu tā evangelizācijas misionārā metode, viņi nebūtu varmācīga. Un dažkārt, teiksim, konfesionālajā literatūrā ir tāds zināms rūgtums par to, ka lūk, katoļu misionāri šādi te ir rīkojušies. Es atceros, Zviedrijā Rīgnā nomira Jeteborgas latviešu uzrāju draugs mācītājs administrējs. Tad, kad viņš bija jauns teoloģijas speciālists, grādu kandidāts Latvijas universitātē 30 gados, viņš viņam bija, viņa pētījums bija par, senajām kulta vietām mūsu Līvzemē, un tad viņš ir tādu zinām rūgtu viņus rakstīja. Jā, un tad ir tas senais lībietis nometies tur vai nu ceļos vai uz vaiga sava elktēla priekšā, un viņš pat nepamana, ka viltīgi smaidīdams piezogās rasnais katoļu mūks un pie tā svētozolu piesien kaut kādu savu rožkroņu peldīti vai kaut ko tam līdzīgi. Un tas lībietis pacēlis acis iedauga, oho! Bet tā ir inkulturācijas, jeb akomodācijas metode, un Nelaitis Staņislavs Kučinskis, mūsu ilgadējais latviešu raidījuma redakcijas direktors un Vatikāna radio, viņš šad un tad atzīmēja, ka lūk ar Cēsu bīskapības pēc Rīgas metropolijas bojājas izveidojas 1580 uz Cēsu, un tā viņa Katrīnas otrās laikā tika iekļauta jaunajā Minskas Mohļigeres metropolijā, jo lūk mūsu pēdējie Cēsu, jeb Livonijas bīskapi, viņi deva priekšroku
siltam krēslām Varšavas parlamentā, nekā palikt pie savas katedrāles Daugavpilī un turpināt aizstāvēt savus ticīgos. Un tad rodās jauna hierarhija, kas nepazīst vietējās līvzemes tradīcijas, tā skaitā arī atvieglotos garēju noteikumus. Jo pie mums līvzemē, līdz pat faktiski 17. 18. gadsimta bija atvieglotie garēju noteikumi, jo mēs jau bijām jau kristītie. Tas nekas, ka 500 gadus jau ilgi, bet mums bija privilēģijas, tur mēs arī vērtējums. Nē, vairāk kā skaidrs, ko tu tur garēji laikā ēdīsi, Ko nozīmē tie atvieglotie noteikumi? Mēs varam izsvēst? Tas, paklausies, tā ir inkulturizācija, bet neinkulturizācija, neakomodācija, ka tu kristī un nākošajā rītā vakar tu biji pagāni, šorīt tu piecelies un tev pēkšņi, tas ir tā epizode par kristīšanu ar uguni un zobenu. Tas ir Kārļa lielā, Franka karaļa Kārļa lielā, tātad šeit labas puse. Tātad Kārlis Lielais valda no 768. līdz 814. gadam, bet no viņa valdīšanas laika lielāko daļu aizņem, protams, paralēli daudziem citiem kargājieniem, no 772. līdz 804. gadam Sakšu kārta. Tā raksta mūsu profesora Vidos Traudas tulkotajā pasaules vēstures atlandiņā. Un tie sākās ar Ērensburgas ieņemšanu un Irvinzula milzu svēto zolu izpostīšanu. Izšķirtīgie, kurās valsts pievienošanās Franku karalim un atrodas opozīcijā Vidikundam un brīviem zemniekiem, masveidā pieņem kristīgo ticību. Tāda ir Vidikunda vadītas sacelšanās. Tāda savukārt Sakši iznīcina Franku karaspēku pie Zinteles kalnu, par to atlievījās Franki Fēders pie Alleras dienā, ka 4500 sacēlušos Sakšus, kaut kad tiek apskaitīts, ka tik daudz Sakšu aristokrāti ir izdevusi, Frankiem tiek notiesāti. Tad vēl viens sacelšanās, protestējot pret baznīcas 10. tiesas ieviešana, Franki tiek nometināti, deportēti, pirmās pazīstamās izsūtīšanas, 49. gada paņēmiens, vai Polijā 47. gada operācija Visla, kad Karpatu kalnu šos lemkus izvērt uz teritorijām, no kurienes ir izdzīti vācieši, bet pirmās deportācijas ir no Sakšiem. Un tāds samierināšanās ar Frankiem un Sakšiem tikai Lex Saxonum 802. gadā, kad tiek ņemts vērā sensācijas tiesības. Bet ar ko sākās? Tātad, tu kristies ziemas laikā. Ko jūs ziemas laikā ēdat mežā? Jūs paņemat savu bultu maku un hops, zaķis, hops, hops, sameklējiet, kur lācis ir aizgājis ziemas miegā. Tagad cilvēki ziemā pieradis tā vai tauki tagad vaigiem, un ierodās tāds Kārlis Lielais, un pasaka, tu tagad esi kristietis, un tev visu ziemu būs jāēd no skābētiem kāpostiem, kurus tu vari pārlīt ar linēļu. Piedod. Kur tu ņemsi tos kāpostus un to linēļu, jo olīveļu, tas ir labi, ja baznīcā pietiek priekš kristīšanas un svaidīšanas rituāli. Tad tie kari sākās no tā? Šeit pieminās 10. tiesa, bet arī piemēram, absurda metoda. Un Kārlis Lielais vēl uzrakstīs, kas neievēros gavēju noteikums, morte moriātu. Tā lūk, ja mums ir kāda kristīšana rugunu un zobenu, tad tas ir kāda lielā kapitulācija, kur viņš vakar bija tādi noteikumi, un šodien tādi nevēltams mēģinātām izdodās panākt uz mums šeit Līvzemē, ir atvieglot gavēju noteikumi, kādi bija spēkā līdz pat 18. gadsimta beigām. Mūsu bīskapi bēg uz Varšavu un nepaliek pie savas svētā Jāzepa katedrāles tālāk. Bet tad kādi tie noteikumi bija? Varēja gaļu? Vismaz olas un pienu, vismaz kā pie cilvēkiem. Es atvainojos.
neskatoties uz šo bagātīgu klāto izšķiru draugu galdu, es citādāk nevaru kā slavas dziesmas atvieglot, ja mēģi noteikti. Un mūsu ratiem mēģināt, man tiesa Nu, labi, turpinām ar jautājumiem. Pārējām, jo kamēr mēs šito visu notiesāsim, mēs nevaram pārāk daudz zināt. Nu, bet tagad pārējiem uz jautājumiem. Tad 3 modeļi, 3 grāmatī, un mēs konstatējam, kādas zemes un tautas. Norvēģu bēgļi. Sen Norvēģu bēgļi Īslandē, jo Norvēģi būtu kristīšana pēc karaļatrības. Tātad Norvēģu bēgļi Īslandē un Grenlandē. Īslanda un Grenlandē, iedomājamies, ir milzīgas teritorijas. Ja mēs visu Grenlandu. Kas tāpēc notiek ar Grenlandes vitību kristiešiem? Nu, tas tā kā skaidrā saka, vapros na zasirku. Kas ar viņiem notiek? Izmirst. Un kāpēc izmirst? Neprecē. Nē, tie ir īpaši mūpīgs Īslandē dzīvo, bet ar Grenlandes. Viņš izslaktē arī šie Norvēģu demokrātijas aizstāvi bēgļi, kas bēg no karaļu centralizācijas. Nē, bet tas Grenlandes kristiešiem 14. 15. gadsimtā, jā, kas ar viņiem notiek? Viņi izmirst, jā, bet kāpēc? Izsauc. Bet kas tur bija tiem zīdēņiem? Tas pats sasties, ka viņi neaizsargājās. Neizsargājās? Jūs runājat par to saucamā, kad nav bujā brīdā? Jūs zināt, ko jūs gribat? Neaizsargājās par tirguceļiem. Tās ir cietās no tā seriāla Vikingi. Nē, tas ir stāsts par to, kā vēl nekristītie Vikingi, bet bieži vien arī kristītie izturējās iekarojot anglu sakšu piekrasti, un ka viņi saka, nu, bet tur tie pieauguši vīrieši, bet tā kā tādi zīdāji, tā mūsīs salikuši, nu, bet viņš aizveļ uz Norvēģiem, viņš pakāpenis 100 laikā iepazīstināja ar kristietību, visam ir arī, savu mērā, un nē, tas nav tikai Grenlandes, viņi izsaka. Jo, tie no jums, kas ir fanātiski klimata pārmaiņu aizstāvji, lai tagad man nenomētā šeit ar siermaizītēm un vīnogām, bet mums klimata pārmaiņas ir regulāras. Kāpēc Īslanda bija ar kokiem apaugus un kāpēc šodien viņa tāda nav? Tas ir izcirta, tagad apjauno tos. Bet tā saucamais mazais ledus laikmets. Eiropu 14. gadsimta sākumā pārsteigā mēris, kas ir novājināts organisms, kas nespēja pretoties, jo viņš ir izsācis, viņš ir nepaēdis. Kāpēc viņš nepaēdis? Tāpēc, ka augstas Latvijas vasaras neražas. Un kāpēc augstas Latvijas vasaras? Tāpēc, ka klimats, tas visu laiku sēja kādās teritorijās, kas vairs nebūs piemērotas tur vīnogulājiem un labībai. Tātad tas ir vēstures process. Tad var sakot, no 14. gadsimta. Kāds lukām izliekam, kas tur aizērojuši siltumu? Jā, varbūt. Es nepētīšu, kāpēc parādās mazais ledus laikmets, bet vienkārši statistiku par to, kā Eiropā samazinās piemēram, attiecībā uz misionāriem aktivitātēm, mēs vairs nespējam aizpildīt uz vietas esošos klosterus, kur no vēl sūtīt misionārus. Tas ir laiks, bet, piemēram, iznīkst katoļu arhibīskapa sēžļi, kas ir vairākām sufragānu bīskapijām, Hanbalikā. Kas par pilsētu ir Hanbalika? Mongoļu laika Kīras galvaspilsēta, šodien Pekīna. Un mums 14. gadsimta sākumā bija katoļu arhibīskaps Giovanni di Montecorvino, kuram bija evaņģēlijs un arī svētā mise mandarīnā ķīniešu valodā. Bet vienkārši nav vairs misionāri, kurus sūtīt, dominikāņi, franciskāņi un visi pārējie, un pārtrūkst šī kontaktēs, tāpēc, ka mongoļi pēkšņi izvēloties tur islāmu vai kaut ko tam līdzīgi, kur būtu bijuši uzreiz tā konceptuši līdz saknēm. Nē, un tas pats attiecās arī uz Grenlandi.
vietēji ir tās uzmās turas kultūras mantinieki, viņi ir pieraduši ēst jēlu zīvi, visus vitamīnus saņemt no tās zivis. Bet vikingi jau sevi tā teikt nepazemos, ēdot tādus, kā mēs šodien ar sajūsmu sushi diētu uztaisīt. Jērus vairs nevar Islandē kārtīgi ganīt, bet tur mums joprojām ir viduslaiku baznīcas trupas, un pēdējie rakstiskie pieminekļi, piemēram, mēs laulību līgumu no 15. gadsimta sākuma. Un tas humors ir atkal historiogrāfijā, visbriesmīgākais pāvis. Droši vien skatījāties seriālu Borģus, man nevar tāds skatīties. Pāvis Aleksandrs VI. Bet Aleksandrs VI ir fantastisks pāvis. Labi, tava privātā dzīve ir tāda darīšana. Bet viņš ir tas, kas raksta tieši par Īslandu un saka, es nevis par Īslandu, bet par Grenlandu. Viņš saka, nav ziņas, cik gadus saņemtas, tātad dāņu, tādam augustīniešu kanonikiem vajadzēja doties pārliecināties, kas ar šiem kristiešiem tur notiekās. Un tieši viņa laikā ir tā jaunā Amerikas atklāšana pēdiņās. Tad tas ir Aleksandrs VI. Bet pēc tam, kad Kolumbs 1492. gadā atradās no jūras ceļu uz Rietumu Indiju, kā toreiz domāju, un Aleksandrs VI raksta, un lai neviens garīdznieks, kuru stimulē iedzīvošanās skāre, lai neuzdrošinās kāpt augšā uz šiem kuģiem un doties, kā visi nās uz šo jauno pasauli. Kāds cilvēku pacietnieks ir bijis kādas Borģa? Interesanti. Labi, tādi mēs uzskaitījām. Tā saucamais sliktais? Tā saucamais sliktais, bet viņam darbi bieži vien ir efektīgāk nekā daudziem tā saucamiem labākiem. Tātad Īslande, Grenlande, Īrija, Nortumbrija, atsevišķi anglo-sakšu karaļu valstīs, tas ir piemērs, kur mums ir šodien, kur mēs varam teikt, demokrātiskā veidā. Tāda lielākā daļa Eiropas valstu ir karaļu monarhija. Romas impērija, tā nav. Romas impērija ir ļoti graduāls process, jo mēs runājam par Konstantīnu Lielo un sakam, tad viņš to baznīcu ir, tā teikt, padarījis par verdzenu un tam neitīgi. Ne, Konstantīns Lielais privileģēja, bet viņi nepadarīja par valsts teldi. Par valsts teldi viņa nepilnu gadsimtu vēlāk ar Teodoziju Lielo. Konstantīns 313. gadā Milānas ediktā tikai sankcionēja savu priekšgājēju, Galēriju 311. gada kristietības legalizācija likumdošanā. Un likumdošanā viņš ievieš daudz skaistas lietas, kā piemēram svētdienas svētīšana, verga zīņu, gladiātoru cīņā paredzēto zīmju iededzināšanu cilvēka miesā, sakot, ka tas bojā dīvišķā skaistuma attēlu cilvēku. Viņiem ir brīnišķīga likumdošana, ka bīskapiem ir tiesības ar likumdošanas aktu sankcionēt vergu brīvlaišanu. Un īpaši, kas būtu ieteicams svētdienās, kā tāds augšām celšanās dzīve, kad jaunētiem. Bet Konstantīns nepadara to par valsts reliģiju. Tas ir Teodozijas Lielais, 380. gadi. Un par vienīgo reliģiju vēl 200 gadi jāpiet. Tas ir Justinians Lielais Austrumromas impērijā. Kādā gadījumā mēs nevaram runāt, kad uzreiz tev ir aizliegts būt par pagānu. Tu vari pazaudēt privilēģijas, pagānu kulta, publiskā vai privātā ildīšana, tie ir diezgan apgrūtināt. Bet tā nav automātiska iepriekšējās vai kāda alternatīva vēl iznīcināšana. Un ja mums vajag kādu kristīšanu rugunu un zobenu, lūdzu, tā ir sakšu, kāda lielā Franku karaļa, kāda lielā sakšu kristīšana ar to piezīmi, piemēram, gavēņi neievēros gavēņi, tad viņa paša, ar bavāriešu bīskapi, rakstītu, ka ticības pieņemšana, zināt, ir svētā gara darbs, nevis likumdošanas akts. Tātad viņš pats tika par to kritizēts, un tad nākoši tie, kā iekarojumi, piemēram, pašreizējā Austrumācijā, Ziemeļmecklenburgā, Vilci, Sorbi, Čehi, tad viņš sāka rīkoties pretēji, iekarot, bet tikai prasa meslu atkarību un neuzspiež tā, kā viņš to bija rīkojies ar sakšiem,
jauno. Un identisks paņēmiens ir starp citu Pleskavas un Polockas kņaziem attiecībā uz mūsu ledgaļiem Kālovas un Gerstikberģeļu valsts un arī uz lībiešiem, kur Indriča kronikā, kā mēs tur lasa, ka tur mēģināts Bertolds un Alberts diskutēja ar polockiešiem, tad polockiešiem saka, manas nodokļu maksātājs līvus kristīt vai nekristīt, tā ir man darīšana. Galvenais, ka viņi maksā nodokļus, vai ne? Nē, nu labi, Tālvalds bija kristīts un pie ledgaļiem tas process ir bijis varbūt intensitāte. Nu, tas tāda interesanta epizode. Un tad, ko jūs teiktu Latvijas kristianizēšanu? Kurš tad modelis mums? Vai visi trīs arī ir redzami tā? Nu, es jums, ja gribat, nolasīšu par Tallinu. Tikko mēs par to Oleviskas ļoti smaida. Nu, tāda... Te ir stāsts par 1220. gadu, kad Tallinā ieradīšies dāņi. Nu, te ir stāsts par to, kad Alberts nosūtīja uz Igauniju priesteri Alebrandu un Ludvigu Sakalu, tie daudz kristīgi ģerbā, tad viņi apstaigāja daudzus ciemus svētās kristības mistērijās, un beidzot viņi sasauc visu Riolē, kad bija tālākā kastē uzsniedz tiem evaņģēlija mācību un kristījuši tie 500 pabeidzību cilvēku aiziet tālāk uz Viru. Un viņš uzņēma vīrieši no pirmā novada, ko sauc par Budiviru. 14 ciemos kristījās visi kopā ar Tubelīnu savu vecāko, ko dāņi vēlāk pakāra par to, ka viņš bija pieņēmis rīdzinieku kristību un savu dēlu atdevis ordeņu brāļiem par ķilniekiem. Bet pārējie vīrieši citos novados dāņu draugu dēļ neuzdrošinājās uzņemt rīdzinieku priesterus un aizņēma pie sevis dāņus, kā savus kaimiņus, un tie viņus kristīja. Tātad viruieši, tas ir no Tallinas līdz Narvaikas novads. Viruieši ticēja, ka kristiešiem, kā dāņiem, kā vāciešiem ir viens dievs un viena ticība un viena kristība, un domātāji, ka no tā nevar celties nekāda ķilda, bez biežāk pieņem kristību no kaimiņiem dāņiem. Dāņi gribēdami pirmie pārņemt šo zemi, kas atradās viņiem kaimiņos, aizsūtīs savus priesterus kā uz svešas ražas ievākšanu. Tie kristīja dažus ciemus, bet uz citiem, kur paši nevarēja ierast tik ātri nokrūt, nosūtīja savējos, lika visos ciemos pagatavot liels koku krustus un ar zemnieku rokām aizsūtīja svētītu ūdeni, pavēlēdam apskacītas sievietes un bērnus. Tā viņi mēģina aizteikties priekšā rīdzinieku priesteriem un tādā veidā pārņemt pirmie visu zemi Dānijas karaļa rokā. Nu, tātad mums ir, mēs varam lasīt Indriča kronikā veselu anekdoti par to, ka mums tik tiešām, kā jūs Indriča sakat, būtu visi trīs modeļi pieejami. Jo mēs varam saskatīt gribētam atsevišķas epizodes, bet tās ar to kristīšanu rugunī un zobenu, bet tās ir bijis pārsvarā, kā, piemēram, mežotnes gadījumā, kur mežotne labprātīgi tātad, pameklēsim, kur tad man, piemēram, es teiktu, ka tie drīzāk ir izņēmumi. Tad ir, piemēram, 23. nodaļa, kad bīskaps ar saviem krustnešiem iegriezies Līvzemē, tie viņi atnāca mežotnes zemgaļu un lūdz palīdzību pret lietuviem. Jo tā nemitīgā serošana, mēģinām arī pirmajā ziemā Līvzemē, un tad uz mežu. Uz mežu Ziemassvētku eglīti, tad nācam jāmežā. Nē, tur nāks Igaunu lēšu serodēļ un mums ir jāslēpjās. Un tad zemgaļu no mežot lūdz palīdzību pret lietuviem. Un bīskaps teica, ja gribat kristīties un pieņemt kristietības likums, mēs sniegsim uz palīdzību un uzņemsim mūs savā brālīgajā saimē. Zemgaļu sacīja kristīties mēs gan neuzdrošināmies citu zemgaļu un lietuvi mežonības dēļ. Ja vien tu nesargāsi mūs no viņu uzbrukumiem, atsūtītam savus vīrus uz mūsu pili, tie tad varēs palikt pie mums, sniegt mums kristības sakramentu un mācīt kristiešu likumus. Bīskapam, kā arī rīcniekiem šis padoms bija paprātam, viņš atklāja tos kopā ar saviem zīdnešiem, lai saņemtu arī mājās palikušo piekrišanu, un viņi atnāca otrais un vairāk kārt un lūdza to pašu. Un pēc tam nāk viestos un notiek mācības namēs,
Un saka, nekādiem mežotnieši, mēs jums par šitādu te gājienu, mēs jums sadosim, tātad no pērletes, tādu, tad viņi attiek no kristietības. Bet kas ir atkritis, uz to tad attiecās šī likumdošana un piespiedu līdzekļu lietošana. Ja tu esi atkritis, jo tas tāpatās, kā mēs runājam par Spāņu inkvizīciju. Mums ir iespējas par Spāņu inkvizīciju, tad tu visus pēc kārtas tikai meklē, kur tikai kāds ebrejs uzreiz viņu tā teikt uz Spāņu zāles un kājām. Nē, ir runa tikai par tiem, kas bija kristīši, jo inkvizīcijas kompetence neattiecās uz tiem, kas nav kristīši. Ja tu esi tāda kristieši, tev ir jāievēro arī attiecīgie valsts likumi, un tas ir no Romas imperatora laikiem, tad, kad vajāja kristieši par pārkāpumu krīmeni beidzamai stāties, kad tu neievēro pagāju kultu, un pēc tam, ja tu esi kritējis, tad uz tevi var sodīt. Bet ja tu jo tas vien fakts, ka 215. gadā 4. Laterāna koncilā ir formulēts, ka labi jūdiem un musulmaņiem būtu jāievēro citādi tiešanās stils. Bet tas nozīmē, ka ir legāli būt jūdam un musulmaņiem, ka viņiem ir tiesības dzīvot šajās kristiešu valstīs, un uz viņiem neattiecās šī likumdošana. Tad, kad šie zemgāji ir baidoties no pārējiem, tā teikt, atkrituši, tad ir sava likumdošana. Bet Lāsam tālāk. Man ir šie, man bija zemgāji, jā, kur ir paši. Noviesturts un citu par tēveti sauktā Kaimiņu valsts novada zemgāju vecākais uzzinājums par mežotniešu pievēršanu ticībai savāc karaspēku no visas savas zemes un laudams mieru, iedās pie pils un cīnījās veselu dienu. Viņi sanesa kaudzu koku un aizasināja to un cīnījās ļoti drosmīgi, tomēr pie viņam nespēja. Un ar būtu tika nogalināts viestāda māsas dārs, to redzēdams viestāds nostum un ar savu karaspēku atkāpās no pils. Taču uzzinājās, ka citi vācieši tuvojas ar kuģi pa lielu, viņš tiem aizsteidzās pretī un sastaptos kādā šaurā vietā, kur upes dziļums nebija liels, sagūstīts 30 viņu vīru, nogalināja tos pāri aizbēga. Nogalināto vidū bija Zēgehārds, cisterciešu ordeņu priesteris, kas bija atsūtīts uz Pilu no Daugavgrības, lai kalpotu bīskapam Bernkādam, par kuru bīskapa sēdekli bija paredzēta mežot. Tad Zēgehārds sēdēdams krastā ieraudzīja tuvojamies pagānus, viņš aplāja savu galvu ar mūku tērpu un piedurkni un gaidīja pagānu mežonību. Viņš uzticēja savukārt tā kungu rokām, tika nogalēts līdz ar pāriem, kur veisels bez šaubām priecāsies mocekļu saimē ar Kristu. Tā kā pie zīdājiem, vai ne, nedēļ no filmā riķīgi. Tad apsēd savu galvu ar piedurkni. Labi, tāda arī paši, bet tad jau kristītie zemgaļi aizmirsuši saņemtos sakramentus, atkrita un apvienojās ar pāriem zemgaļiem, sazvērējās, noslēdz savienību ar tiem, kādiem lieturiem bez līdzīvniekiem, un viņi visi, gan tie, kas vēl bija pagāni, gan kristītiem, sapulcījās tajā pašā pilī, raka ap to ļoti stipru aizsardz sienu un nogalināja arī tos savus sabiedrotos, kas bija bijuši pilī. Labi, tu esi lauzis mienu, nogalinājis savus tuvākos, lūdzu, tad ir, vai ne tas, ko mēs teiksim, atgriežās atpakaļ, jums ir jāturēt pieņemtais vārds. Arhibīskapam Vanagam, starp viņa mīļākiem svētajiem, viņam būtu tieši šī novada Kirjāns un Līgāns. Tās ir divi līvi dišciltīgie, kuri teica, nē, mēs esam pieņēmuši kristietību, un šī draudzība kristiešu starpā mums ir svarīgāk par visu, un viņu pašu radinieki saplosa gabalus. Tās būtu tās epizodes, jo par to, ja kādu pagānu pilnīgi tā tagad noķer uz lauku un saka, tu esi pagāns, tad mēs tev tagad dedzināsim, kamēr nekristīsies. Par tādām epizodēm mums drīzāk bija paskatīties Francisko de Moriano inkvizīcijas protokolu. 14. gadsimta vēlāk uz Līvzem tiek sūtīts Francisko de Moriano,
un vēstures institūts tieši tāpat kā Indijas kronika izdevēja Francisku Gregoriāno protokolus, kuros ir paskat, vai nav bijusi varmācība pret pagāni. Varmācīgā prātā viņam kristietība. Bet drīzāk var uzskatīt, ka iecerē ir bijusi gan ar ķēniņu Kalpo gadījumā, gan, teiksim, ar kuršu valdnieku Lamēķinu, ka veidotos tāds modelis, kāds bija Lietuvā ar Mindavu, kāds bija Ungārijā ar Štefanu, ja Ištvanu, kāds bija senāk Kijevas Krievzemē ar Vladimiru, kad ar valdnieku kristīšanos vai ar Knutu Ēriku Olavu Skandināviju, kad ar valdnieku kristīšanos, tas modelis bija visticamāk iecerēts kursā, ķēniņš Lamēķins, kristīgais valdnieks, tur uzņem priesteris, ievēro kā veida likumus, bet ne tik stiprus. Bet tas mums ir tas interesantā Līvzemes atšķirība, ka mums jaunkristīgo aizstāvēšanai bija izveidots pastāvīgs karaspēks, kas bija uz Zobendāra Ordo-Milīcija Kristi. Un Ordo-Milīcija Kristi pēc savas kaujas pievienojās Vācu ordeni, izveidot filiāli, kas ir Livonijas ordenis. Un tad viņi saka, bet tagad, ja visi būs tā nokristīt, mums vairs nebūs ko darīt, un kur tad mēs iesim? Un tad viņiem vajag radīt ienaidnieku. Un līdz ar to tā ordeņu valsts, zināmā mērā savas padara par pašmērķi, ienaidnieka meklēšanu, tā ienaidnieka, kur aizstāvēt šos jaunkristītos, lai nekļūtu lai nebūtu jālikvidējas un jāatgriež pie citas nodarbošanās. Bet paklausieties, vai var uzskatīt, vai tas ir tā telemātika, bet vai var uzskatīt, ka, teiksim, dievturi, kas nāk no pirmotnējas kopienas, tas ir kaut kāda noteikta sabiedrības attīstības līmenī? Kas ir šodienas 21. gadsimtā? Jā. Vienīgie autentiskie Eiropas pagānu dievturi ir somogru, marieši, neliela daļa arī udmurtuvieši, ļoti maz morduvieši, bet marieši jāpie Volgas, somogru tautas, kur ir bijusi nepārtraukta šī pirmskristietības tradīcija ievērošana. Tie būtu vienīgie sāmiem, jeb latiem, tur mums vairs neatšķirīsim tādus autentus, kur varētu teikt, ka mēs visās paudzēs esam saglabājuši. Jo mūsu dievturi ir mākslīgi radīta. Visu cieņu brastiņam viņa vēlmei paņemt no tautas dziesmām un izveidot savu noteikumu katalogu, gan ētisko, gan rituālo noteikumu katalogu, bet tā nav tā dievturība, par kur mēs lasām ar aitu un suņu, kuriem tomēr kalpo radinieki pāri. Pamēģināt tagad kādā dievturu ģimenē teikt, kad mēs jūsu bobītu upurēsim. Mariešiem ir šie dzīvnieki upuri šeit. Jūs pieminētie pagāni, es pat jūs pieminējāt, viņi, jā, mariešiem ir. Kāda ir viņam tā viņu pagāniskā Viņus arī sauc balto mariešu reliģija. Mari autonomijā republikā, Krievijas federācijā, tā ir legāla. Mariešiem ir savas svētdiezas, kuros viņi aizved savus dzīvniekus, ar kuriem viņi dzīvo ļoti draudzīgi. Un tur pirms kaušanas vai arī pirms upurēšanas, tu manu mīļo, manu drusīti, vai, mums jāšķirās. Tieši tādā, bet tā ir autentiska mariešu realitāte nepārtraukta. Ja mēs gribētu runāt par kaut kādu nepārtrauktu tradīciju, tad ejam pie suitu sievām un prasām. Tas skaidrs, bet man interesē, cik vai viņi ir līdzīgi un vai viņam autori. Tas, ko pašreizie dievturi praktizē, tās ir paņemts lielā mērā no indiešu rituāliem, ar to uguns, upuru un tam līdzīgi. Tas ir ļoti saistoši, jo tev beidzot, te bija ne tikai vārda sludināšana, kā tādam sacītāju ētiņam, bet vajadzīgs teatrāls žests, kad kāda izvēlētā kopienas persona kaut ko upurē. Lūk, katoļiem ir svētās misas upuris, luterāņiem evharistiskais dievkalpojums, kurā tad mēs laužam šo maizi un esam upuris.
Jūdiem sinagogā nav vairs upuri kopš Berzāmas nezīstināšanas. Nu, un tas līdz ar to šai reliģijai ir būtisks trūkums, jo tā ir tikai sludināšana. Un dievturiem es teikšu tā, tas ir mākslīgi izveidots, jo nevar pierādīt, ja tu pabaroji savu krupīti vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs arī iezītīgi dodam ēst un padzerties. Nu, ja man būtu krupītis, man nebūtu nekas viņam pretī iedot kādā kaut ko tikai priecātos par tādu vadību. Bet pierādi, ka tā ir piena vai kaut kā tam līdzīgi upurēšana. Vai tiešām senais latvītis meta uguņi, labību un visu pārējo, ko tagad praktizē. Tas ir vienkārši skaists teatrāls žests. Es esmu ar mieru piedalīties kādā jautājumā. Jā, un tā ir izdarība. Tā ir tomēr izdarība, kur tu nevari pierādīt, ka tu upurē tieši tādiem pašiem vārdiem. Un tu paņem no Indijas, un es tieši vienam no dievturu, kā lai saka, kolēģiem, es viņam teicu, jūs atļāvāt Rāmovē, ne, kolēģiem universitātē. Nē, zinātniskā konferencēs. Un es viņam saku, jūs Romovē, Lietuvā, atļāvāt indiešu hinduistiem rīkot pūģu. Pamēģiniet, vai jūs tagad manā pļausī tur noturēt, kristiešu mītības? Jā, bet tāpēc, ka mēs kopējam indiešu vēl ir interesanta, teatrāla, fascinējuši, un arī, piemēram, zvaniņš. Kādreiz, piemēram, laulību ceremonija, dievturu laulību ceremonija, rituāla izmantot zvaniņu tā tālāk. Tas ir patiesībā par indiešu teikti. Tā ir tāda, klau, draugi, mums ir pamazām kaut kas jādara arī visiem šiem labumiem, vai mūs nevar palaistīt. Jā. Un ko jūs sakāt par svaigo mēdu? Bet jums arī kaut kas jāsaka. Bet jūs taču man neļaujat. Jāsaka. Labi, tad, ko mums Ingrīda saka, vai mēs varētu zinātnisko daļu noslēgt un pāriet pie sadraudzības?